Par attiecībām un par sievietēm. Sievietēm. No Aleksandra. Zināt ko? Es arī daudz ko zinu par sievietēm. Piemēram, sievietes ir kā bruņurupšu ninja. Jā. Jūs dzīvojat kanalizācijā. Jūs trenē lielā žurka. Un jūs galvenais ienaidnieks ir smadzene. Jā, baigi daudz maniem jokiem nav politkorekti, bet arī nav gramatiski korekti. Tieši tā, kā jāgatavojās. Forši būt šodien šeit, kur cilvēki, mans mīļākais cilvēku tips, cilvēki ar drēbēm un matiem. Jā, foršie mati cilvēki. Jep, drēbes. Zābaki. Tas ir labākais, kas tikai es varētu gaidīt no auditorijas. Man ir 25 gadi. Esmu neeksminieks. Es neesmu pārāk gudrs. Joks. Man ir 26 gadi. Forši. Mana bērnība bija diezgan sūdīga. Zināt, ģimenēs ir tas viens bērns, kas vecākiem nepatīk, un manā ģimenē tas bērns biju es. Jā, es arī biju vienīgais bērns. Es ilgi nevaru noticēt, ka citi bērni skolā teica, zini, Santa Klausa, tas ir vienkārši mans pārģērbts tēvs. Es tam nevaru noticēt, jo Santa Klausa vienmēr bija tik labs pret mani. Atšķirība no Jā, tur skolā visiem pārējiem krievu bērniem, mācījos krievu skolā ar krievu bērniem, bija vārds aicinājums, Aleksandr, Saša, Vladislavs, Vladžik, bet man nebija, man sauc Denis. Bet pārējie bērni izdomā man saicinājumu, vienkārši sauc mani Lohs. Ļoti smieklīgi. Paldies. Daudz kas, ko es pateikšu, ir meli, jo esmu skatuves, un šeit cilvēki melo. Un es gribu vienkārši uzzināt, vai es pamanīsiet, kur manā nākamā teikumā smeli. Šodien gāju uz veikalu, nopirku maizi, pēc tam gāju pie savas draudzenes. Jūs pamaniet, kur bija meli? Tieši tā, es nepirku maizi. Jā, man nav draudzenes pārsteigums, es zinu. Esmu tik foršs un, jā. Bet man nav draudzenes tikai tāpēc, ka meitenes nezin, ka seks ar mani ir kā ar Dievu. Tā nav. Jā. Dzirdēt par to jauno vīrusu, Ziks vīrus. Acim redzot, tas ir seksuāli transmisīvi vīrus. Ja? Vēl viena slimība, par kuro man nav jāuztraucās. Man nesen bija sapnis, kurā es palīdzēju policijai noķert pedofīlu. Es skrienu, es paklupu, un policija man noķēra. Cool! Jā, mūsdienu laikos ir daudz problēmu, tas Ziks vīrus un cilvēku tirzniecība. Ar cilvēku tirzniecību daudz problēmu, piemēram, augstas cenas, grūti nopirkt cilvēku. Zinat ko? Mūsu sievietes mūsdienu laikos ir izlūdināts. Visas sievietes saka visu laiku, es to zinu. Visas sievietes saka, es negribu tīrīt vienu štīvi. Es negribu slaucīt grīdu, man ir menšreiz, visas sievietes tā saka, man ir menšreiz, es negribu strādāt. Sievietes ar savām, vai ne, Aleksandr? Savām menšreizēm. Bet ko mūsu vecāki? Kad mana vecmāte asiņoja, tas vienkārši paziņoja vectēvam, ka ir jāparstāj viņu sist. Jā, bija citādi. Joks. Viņš neparstāja viņu sist. Bet ja man būtu draudzene, es viņu nekad nesistu. Uz 8. mārta. Uz sieviešu dienu.
Jā, man nav draudzes, visi par mani smējās visu laiku par to. Un prasa tur, komi ir domāju. Viņi prasa, Denis, vai tev kādreiz bija orālais seks? Un vai tu norīji? Wow, baigi smieklīgi. Es nesaprotu, kāpēc es nepatiku meitenēm, jo meitenēm patīk sliktie puiši, un es esmu sliktais puisis. Mēs sliktie mati, sliktas drēbes, sliktais puisis. Mans onkulis man vienreiz pastāstīja par masturbāciju. Viņš teica, Denis, masturbēt ir slikti. Tas ir pret Dievu gribu. Un esmu pateicis, ka kamēr tu esi pie manis, Denis, man nevajag masturbēt. Okay. Tas sievietes saka, ka mēs vīrieši neesam romantiski, bet es, piemēram, esmu baigi romantiski. Kad esmu mājās, es paņēmu kaut kādu vienkārši sarkanu lupatu, uzlieku virs lampai un tikai tad masturbēju. Paziņiem ļoti saslims smags suns, un viņi to atved pie veterinārā, un viņš teica, jūs suns ir diezgan slims, un jātiek no viņa vaļā. Bet viņi ir ļoti labsirdīgi cilvēki. Viņi deva sunim otro iespēju, un tagad viņiem ir foršs paklājs. Dzirdēju ziņās, bija katastrofa, kāds tur kāds notika, kas notika, es dzirdēju. Un nomira baigi daudz cilvēku. Un ziņās un viss tā, ok. Un pēc tam ziņās teica, un viens arī bija Latvijas pilsonis. Un visi uzreiz, ko tiešām viens no musējiem, cik šausmīgi. Un pēc tam ziņās teica, un viņu sauca Aleksandrs Smirnovs. Un visi apkārtā, ok. Es neteicu, ka viņš bija krievs. Tad ir ok. Mūsdienu zinātne var atbildēt uz tādiem foršiem jautājumiem, vai pastāv Dievs, kāda ir dzīves jēga un vai Siamas dviņi masturbē. Es nezinu. Vai zināt, kāpēc žurkas ir tik gudras? Tāpēc, ka mūsu vecāki toaletu papīra vieta izmantoja avīzes. Protams, žurkas ir gudras. Kas notiek pasaulē? Spējot sūdzes tagad. Amerikā tur finanses krīze. Protams, žurkas ir tagad gudras. Vai ne? Es studēju teoloģiju, tāpēc esmu tik gudrs. Es reliģiju, es studēju reliģiju. Vienīgais, ko es atceros, ir, ka katoļu mīļākais ēdiens ir cīsiņi. Bērnu cīsiņi. Jo ir tāds ēdiens, veiklā redzēt. Ja baznīca negrib, lai cilvēki masturbē, kāpēc? Jēzus ir tik seksīgs. Jā, es piekrītu, vai ne? Tad viņš puskailis un asinīs, tas ir seksīgi. Baigi šaus. Man liekas, eiro valūtas ieviešana atņēma mūsu valsts identitāti. Jā. Un mums ir jāatgriežās pie rubļiem. Atceries pie rubļu pieporši. Runāja par rubļiem. Putins nav tik populārs pēdējā laika, un viņa draugi visi saka, čau, Putins. Kā iet, Putins? Ko dari? Iesim uz kino. Kā iet, Putins? Forši frizeli, Putins. Viņi saka, Putins, tu neesi tik populārs pēdējā laika. Veiksme tev, tur ir nākamās vēlēšanas. Un Putins atbild, ko? Veiksme? Man nav vajadzīga jūsu veiksme, esmu Putins. Es pats taisu savus vēlēšanas rezultātus. Jā. Zināt, ko? Maidzīvnieki ir forši. Es bērnību gribēju maidzīvnieku, bet vienīgais, kas man bija, ir Tamagotchi.
Tas man atstāja ļoti nepareizi iespēju par to, kas ir maidzīvnieks vispār. Piemēram, es tikai nesen uzzināju, ka īsts maidzīvnieks var drāst. Paldies, Kalis. Mans vectēvs man atklāja noslēpumu, kāpēc hiphopsteris 50 Cents izvēlēja savu tieši tādu vārdu 50 centi, 50 centi. Jo 50 centi ir cik viņš maksātu, ka vergs. Paldies, mums smieklām, es pat neesmu pilsonis. Arī, man viss. Good old.